Vinnijs Pūks pēc Alana Milna pasakas motīviem. Pirmā nodaļa, kurā mēs iepazīstamies ar Vinniju Pūku un ļoti aizdomīgām bitēm. Sensenos laikos, šķiet pagājušajā piekdienā, kādā zemē dzīvoja lācēns zem vārda Vinnijs Pūks. Kāpēc zem vārda? Tāpēc, ka virs viņa durvīm bija uzraksts Vinnijs Pūks, bet viņš zem tā dzīvoja. Reiz Vinnijs Pūks devās uz mežu, lai mazliet iestiprinātos. Viņam allaž patika iestiprināties. Turklāt viņš bija arī dzejnieks un brīvajā laikā sacerēja dzejoļus un pat dziesmiņas. Aptuveni tādas. Skaidrs, pumpurum, pumpu skaistas, pamparam. Ja izdomīgs kasu pieri, tas nekas, galvā man tikai zāģu skaidīņas. Pat ja tur ir tikai skaidrs, manā galvā dziesmas skaistas un arī dzējas, dejas, smējas, skrejas. Iznāk reizēm tiešām jauki, jā. Labi dzīvot pasaulē, teic Lācis Pūks, tāpēc skaļi dziedu viņš dziesmu savu lūk. Un vienalga, ko es daru, ja vien bēdas nemāc garu, bet man bēdas nemāc garu, ja tik laikā iestiprināšos. Rampa, pumpu. Pumpu. Tas bzz, nav tāpat vien. Koks pats nevar dūkt, tātad tur kāds dūts. Bet kam tev dūkt, ja neesi bite? Manuprāt tā. Bet kāpēc pasaulē bites? Lai vāktu medu? Manuprāt tā. Bet kāpēc ir medus? Lai es to ēstu? Manuprāt tā. Ja nu lāči bites būtu, tad gan viņi ne par ko neiedomātos tik augstu koka galā māju celt. Vai lāčiem ļoti garšo medus? Kas lai zina, kāpēc tā? Ja patiešām kāpēc tā? Nepateiks to it neviens. Apžēliņ! Un tā Vinnijs Pūks devās pie sava labākā drauga Siventiņa, kas dzīvoja namiņā ar uzrakstu aizliegts V. Bet kas bija aizliegts V, to nezināja pats Siventiņš. Labrīt! Vinnij Pūk! Labrīt, Siventiņ. Saki man, vai tev nav kāds gaisa balons? Gaisa balons? Jā. Es te gāju un domāju, varbūt Sivenam ir balons. Kam tev balons? Medus. Ko? Medus. Kas gad iet pēc medus ar balonu? Es eju. Pavisam nesen Siventiņš bija viesos pie Trusīša, kur viņam uzdāvināja divus jaukus balonus, zilu un zaļu. Kurš tev labāk patīk? Lūkā, kad ej pēc medus, galvenais, lai bites nepamana. Aha. Ja balons būs zaļš, viņš domās, ka tā ir lapa un to nepamanīs. Aha. Bet ja balons būs zils, viņš domās, ka tās ir debesis un arī nepamanīs. Kā tu domā, vai viņas nepamanīs zem balona tevi? Varbūt jā, varbūt nē. Es izlikšos par mākonīti. Tad nepamanīs. Aha. Tad labāk ņem zilo. Mēs ar Sivenu.
ir milzīgs noslēpums. To mēs nevienam neteiksim. O, nē, o, nē. Tev ir lietusargs? Lietusargs? Es tā iedomājos, varbūt paņemt arī lietusargu. Ko var zināt ar bitēm? Kur ejamies ar sīvēnu, ir milzīgs noslēpums. To mēs nevienam neteiksim. O, nē, o, nē. Jā, paturi. Nu, re, tagad es esmu kā īsti melns mākonis. Kur ejamies ar sīvēnu, ir milzīgs noslēpums. To mēs nevienam neteiksim. O, nē, o, nē. Jā. Nē. Piepūt balonu. Laid vaļā! Urā! Vareni? Pēc kā es izskatos? Pēc lāča, kas lido ar gaisa balonu? Un pēc mākonīša nemaz? Nē, neko lielu! Labi, varbūt te esmu līdzīgāks. Kas lai zina, ko bites domā? Sīventiņ! Ko? Man liekas, bitēm ir aizdomas. Kādas aizdomas? Nezinu, taču tas uzvedas aizdomīgi. Varbūt viņas domā, ka tu gribi atņemt medu? Sīventiņ! Viņas laikam netic, ka esmu liels melns mākonītis. Ko nu? Atver lietusargu un staigā. Es dziedāšu lietus dziesmiņu, bet tu skaties un saki. Rādās, ka būs lietus. Radās, ka būs lietus! Radās, ka būs lietus! Radās, ka būs lietus! Es esmu mākonītis un lācis it nemaz, jo tikai mākonītim tik augstu lidotī. Ai, Sīventiņ! Radās, ka būs lietus! Ko? Es padomāju un sapratu. Tās ir nepareizas bites. Pavisam nepareizas. Viņam ir nepareizs medus. Es laidīšos lejā. Radās, ka būs... Bet kā? To es vēl nezinu. Radās, ka būs lietus! Sīventiņ, Ko? tev mājās ir šaujamais. Ir? Nes ātri šurp. Zilās debesīs ir kārtība un miers. Un tāpēc mākonīši tik jautri šodien dzied. Vai, Sīventiņ, Esmu klāt! šauj! Kur tu mērķē? Pa bitēm, protams! Nevajag! Sašauj balonu! Es sašaušu balonu, tas būs pa galam! Ja netrāpīsi, pagalam būšu es! Vai, ai! Es netrāpīju! Nav tā, ka nemaz. Tu netrāpīji balonam. Lūdzu, piedod! Vini! 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 Pu. Varbūt tieši tāpēc, lai gan droši tas nav zināms, viņu iesauc par Vinniju Pūku. Vai nav laiks iestiprināties? Manuprāt, ir. Nu tā, pasaka ir galā. Proti šī pasaka, bet ir vēl arī citas par Pūku un Trusīti, par Sīventiņu un veco pelēko ēzelīti un visiem citiem.
Vinnie pūka zeme. Vinnies pūks dodas ciemos. Otrā nodaļa, kurā Vinnies pūks devās ciemos, bet nonāca šaurā bezizejā. Reiz no rīta, kad brokastis jau bija beigušās, bet pusdienas vēl nedomāja sākties, Vinnies pūks nesteidzīgi pastaigājās ar savu draugu Siventiņu un sacerēja jaunu dziesmiņu. Ram, papam, Papam! papam! Nē, tā ne. Ram, tatam, papam! Atkal nekā. Prum, pupum, pupum, pupum! Ram, papam, taram, taram, tram, papam, turum! Varbūt aiziesim ciemos? Ciemos? Jā, es tā iedomājos, varbūt aiziet ciemos. Drusku iestiprināties. Kas gan iet ciemos no rīta? Kas gan iet ciemos no rīta? Pagaidi. Kas rīta stundā ciemos iet? Param, 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 param. Kas rīta stundā ciemos iet, tas rīkojas it gudri, jo visiem taču zināms ir par zeltu rīta mutē. Par zeltu rīta mutē! Kur mēs ejam? Pie tevis, protams. Ir garlaicīgi vakarā, kad visu žāva moka, bet visiem taču zināms ir, ka rīta stunda mundra. Ka rīta stunda mundra! Tev ir kaut kas ēdams? Man ir vēl viens balons! Nē, tad neiesim pie tevis. Citādi es iešu ciemos, bet tu ne? Aha, tad iesim pie tevis! Ja rīta stundā ciemiņš nāk, nav mājās jāsteidzas. Un tāpēc saimnieks sauc, urā, jo prieki nebeidzas. Jo prieki nebeidzas! Pag, nu es neeju ciemos. Ko lai daram? Puk, es zinu! Iesim pie kāda cita! Vēl te agrā rītā jau nāk ciemos saulīte. Param, 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 tad iesim arī mēs. Param, 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 tad iesim arī mēs. Tā, ja es kaut ko saprotu, tad caurums ir ala. Aha, Un ala, tas ir trusītis. aha, Bet trusītis ir laba kompānija. Un laba kompānija ir tur, kur mūs uzcienās. Ei, vai kāds ir mājās? Es jautāju, vai kāds ir mājās? Nē. Un nav ko aurot. Es arī pirmoreiz labi dzirdēju. Atvainojiet, vai tiešām neviena nav? Tiešām neviena. Nevar būt. Kāds tomēr ir. Kāds taču teica, neviena nav. Paklau, trusī, vai tas neesi tu? Nē, neesmu. Tad sakiet lūdzu, kur ir trusītis? Viņš aizgāja pie sava drauga Pūka. Vai? Tas taču esmu es. Kāds es? Es mēdz būt dažādi. Tas esmu es, Vinnies pūks. Tu esi pārliecināts? Protams. Tiešām, Vinnies Pūks. Un tas? Tas ir Siventiņš. Tik tiešām, Siventiņš. Nu labi, ienāciet. Starp citu, tur rakstīts, noslaukiet kājas.